Un tagad es jūs gribu aicināt iepazīties ar puisi, kurš nāk diezgan no sarežģītas ģimenes. Tas, kuram trūkst tas vecāku atbalsts. Nokļuvis ne tajās labākajās kompānijās, nonācis dzīves zemākajā punktā, nācies pat pamest skolu, un tomēr viņš ir spējis atgriezties ar pieaugušo palīdzību, ar skolotājas un ar treneru palīdzību. Iepazīsimies ar Elviju. Skolu es nekad nekavēju, nebastoju, jo man tā kā iekšā bija šī sirdsapziņa grauza. Skolotāja Gasperte bija man klases audzinātāja, brīnišķīga skolotāja, ļoti labs cilvēks, dzīves skolotājs. Viņai nominācija tāda vēl tika piešķirta nesen kā dzīves skolotājs. Mums bija nominācijas skolotājām jāveido. Un šī skolotāja bija man klases audzinātāja, un viņa bija ļoti stingra, un joprojām tāda ir, bet ļoti jauks cilvēks un foršs. Un viņa vienmēr tikai gribējusi labu un slavējusi mani un sacījusi, ka tu esi gudrs, galva ir gudra, tev jāmācās, nedrīkst sūdzes vārīt un tā. Protams, es neklausījos savā nodabā, turpināju un rakstīju visādus paskaidrojumus, un man biedēja, ka šie paskaidrojumi nonāks uz bāriņties, tev izņems no ģimenes, un es tik turpināju, vecākus saucu uz skolu, arī visādas pārunas par visādiem sūdiem, ko es darīju par traucēšanu skolā, par neklausīšanu, par lamu vārdiem. Un bija reiz, kad tas nonāca līdz attiecīgajām iestādēm, bija reiz, kad bāriņtiesā tas nonāca. Es biju uzraudzībā, bāriņties pie maniem brauc uz mājām, mani apsekoja, skatījās, kā es dzīvoju, ko es daru, jautāja par mani, vecākiem jautāja, kas un kā. Un tad pienāk viena diena, es atnāku uz skolu. Man pasaka, tu nāks viena dienā, var nenākt uz skolu, pateikt, tu tiec atskaitīts no skolas. Pārdomu brīdis visdrūmākais, domāju, kāpēc es tā darīju un kāpēc vajadzētu mainīties un kāpēc nevajadzētu mainīties. No rīta 5 pēdu brokastis ziemā ārā ir drūmākā. Paņēmu vienkārši lāpstu, gāju tīri basketbola laukumu, gāju spēlēt basketbolu ziemā mīnusos ārā. Jo vienkārši nezināju, ko citu darīt. Es, protams, biju aizgājis uz skolu. Es jautāju, vai es varēšu šeit mācīties, vai mani pieņems. Un man sacīja, jā, nav problēma, vai tu esi pārdomājis. Man jautāja, es sacīju, ka jā, es mainīšos, es apsolu. Un tā es sāku mācīties, atkal 10. klasē. Un tas, kādu attieksmi tu saņemsi, tas ir attiecīgi pēc teviem nopelniem. Kā tu uzvedies un ko tu dari. Pārdombrīdis ir, vai ne? Bet tāpēc mēs esam mūsu projekta skolu kopienā. Un mēs visi kopā mēģināsim radīt to iespēju, to situāciju, kurā mūsu izglītojamie tiks pāri grūtībām, mācīsies un sasniegs savus mērķus. Un mēs esam gatavi šim darbam, jo patiesi ticam idejai par pieejamību, par iekļaušanu, padarot šo projektu atvērtu visiem izglītojumiem, neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa vai ekonomiskā statusa. Un tagad mūsu projekta vadītāja Sigita Upmale, kura ved mūs visus šajā ceļā, un paklausīsimies visas šīs iespējas, kādas mums būs, kas mūs sagaida. Un paldies par to, ka tu mūs ved uz priekšu. Labdien, kolēģi! No rīta pamodos likās, ka es esmu gatava konferencei. Tagad ir tāds bišķiņas satraukums. Es tiešām priecājos par to, ka man ir iespēja būt šeit un tagad. Es priecājos par to, ka ir iespēja, kas ir dot arī man kā bonus darīt lietas tam, kam es pati ticu. Un šodien mans stāstītais būs par izaicinājumiem un iespējām. Jo, kā mēs zinām, katrs projekts, katra lieta, kas tiek veidota, sākumā saskarās ar daudziem izaicinājumiem, bet beigās, ja mēs šos izaicinājumus pieņemam un saprotam, ka labāk meklēt risinājumu un atrast šo risinājumu, nevis domāt, kāpēc mēs šo nevaram izdarīt, tad parādās mums iespējas. Un tā mūsu iespēja saskana ar to, kas tad ir vajadzība bērnam. Un manī vienmēr ir diezgan daudz rezonējis tas, ko ir rakstījis Antoine de Saint-Exupéry savā mazajā princī. Un viņam ir šādas rindas. Vai tad nav svarīgi saprast, kādēļ puķes tik ļoti nopūlas?
lai izveidotu ērkšķus, kas nekam nedara. Puķis ir vārgas, puķis ir naivas. Viņas aizsargājas kā prot, jo viņām šķiet, ka ar ērkšķiem viņas ir briesmīgas. Ja mēs paskatītos riņķī, tad mēs reizēm saprastu, ka tajā brīdī, kad bērns nonāk bezcerībā, viņš sāk uzvesties tā, kā viņš sāk uzvesties. Viņā parādās mazie radziņi, viņā parādās šie ērkšķi, viņā parādās šie dzelkšņi, jo viņš savādāk nemāk sev pasargāt. Mēs neesam iedevuši viņam instrumentus. Un tāpēc mēs ar savu projektu gribam veidot kopā sapratni, izpratni, atbalstu un iedot šos instrumentus katram un ikvienam, jo mūsu projekts ir tiešām par to, ka mēs varam izdarīt kopā tikai sadarbojoties. Tad lūk, viens no šiem instrumentiem mums ir attīstīt šo te integrēto sadarbību. Attīstīt, runājot, izglītojot, rādot ar piemēriem, ka tikai vietējā kopiena, vietējā sabiedrībā, kur mēs katrs esam, indivīds ar savām zināšanām, ar savām iespējām, ar savu pieredzi, tikai kopā sadarbojoties, mēs spējam parādīt, ka izglītības iestāde viņa nav viena, viņai blakus ir apkārt kopiena ar saviem resursiem. Jautājums, vai šī kopiena ir gatava sadoties kopā ar izglītības iestādi un teikt, hei, mēs esam, hei, mēs varam ar jums būt kopā un palīdzēt rast risinājumus tajā brīdī, kad skolai vairs nav iespējas, kad skolai vairs nav zināšanas, ko mums darīt šajā brīdī. Jo reizēm uzņēmējs paskatās uz lietām no cita skata punkta, kāds mākslinieks var pateikt, hei, bet var taču paņemt otu un ar otu šo stresu mazināt. Hei, mēs varam spēlēties smiltīs, jo tas ir tas, kas bērnam padodas vislabāk. Un tātad mūsu izaicinājumi kā projektam būs sasniegt tik vienu, un mēs ļoti vēlamies sasniegt tik vienu Latvijas pašvaldību, noslēdzot līgumus ar 42 Latvijas pašvaldībām. Mēs vēlamies sasniegt katru izglītības iestādi, kas pēc skaita mums Latvijā ir 525, kas īsteno vispār izglītojošās un profesionālās izglītības programmas. Tās ir pašvaldību dibinātās skolas, valsts un valsts augstskolu dibinātās skolas. Un šīs valsts un valsts augstskolas skolas ir 48, tātad skaits ir vēl lielāks par 525. Mūsu izaicinājums kā projekta komandai, kur es ļoti ceru un es zinu un ticu, ka man blakus ir tiešām jomas profesionāļi ar pieredzi izglītības darbā, ar pieredzi sociālajā darbā, ka mēs spēsim visi kopā īstenot šīs mūsu projekta 8 darbības. Un būs darbības, par kurām es šodien parunāšu plašāk, bet viena darbība plašāk nekur nebūs atspoguļota. Un tas mūsu izaicinājums ir šobrīd radīt digitālu vidi, radīt interaktīvu platformu, lai kolēģi jums uz vietām pašvaldībās un skolās mazinātu birokrātisko un administratīvo slogu, mēģinot darīt lietas digitāli, tā, lai mums pašiem ir ērtāk, ar mazāku laika patēriņu. Tas mūsu izaicinājums ir saprast, kā šis digitālais rīks darbosies tajā brīdī, kad mēs jums teiksim, hei, mēs ejam gaisā, mēs sākam izstrādāt šos individuālos atbalsta plānus, mēs sākam ievietot dokumentus un mēs sākam darīt lietas pa īstam. Es ļoti teicu, kā tāda sprintere, ka pēc 2 nedēļām pirmie plāni kritīs šajā digitālajā rīkā. Tas ir mūsu izaicinājums saprast, vai viņš darbojās. Un kāpēc ir šāds projekts? Mēs ļoti priecājamies, ka Pumpurs mums ir atstājis ļoti labu mantojumu, gan ar datiem, gan ar zināšanām, gan ar vienu otru vizuālu pieejamu materiālu, gan arī iepriekš filmētajiem video rullīšiem, jo dzīvē jau daudzas lietas nav mainījušās. Un kas mūs patiesi satrauc kā projekta komanda, ir šie statistikas dati, ko jūs šobrīd redzat. Un šie dati, piedodiet kolēģi, mums nav glaimojoši, viņi nereti kļūst arvien lielāki, jo tiešām bērns saskaras ar bezcerību un tad iet vieglāko ceļu. Ja es duru kādu brīdi ar ērkšķiem, mani nesadzird,
Ja es situ kāju pret zemi, mani nesadzird, mani nesaprot, nav mehānisms, kā arī man runāt, tad tajā brīdī es izvēlos vieglāko ceļu un vairs neeju uz šo skolu, jo man tur nav ko darīt. Jo neviens nespēja saprast, kas tad ir tā mana lieta, ko es nesaprotu. Un tad es izvēlos darīt to, kas man pašam patīk, un reizēm tā ir darīšana nekas. Nu, lūk, un tāpēc arī projektā šobrīd ir tās darbības, kas ir pamatotas ar datiem, un tā ir mūsu lasīt prasme, kur mēs zinām, ir šie te pētījumi apakšā par to, kā tad lasa mūsu bērni. To, kā lasa mūsu bērni, vislabāk zinat jūs, kolēģi, uz vietām, kas strādā pirmsskolās, kas strādā sākumskolas klasēs, jo tā ir jūsu ikdiena. Jūs ar to saskaraties, un šeit ir tie dati, kas ir mūsu rīcībā, un tā, kas ir satraucošā ziņa, ja mēs paskatāmies uz datiem, mēs veicam aprēķinus, tad mēs saredzam, ka 1. un 3. klašu posmā tie ir gandrīz 3700 bērni, par kuriem mēs sakam, viņiem ir problēmas ar lasīšanu. Un mēs zinām, ka tālāk šie bērni tātad izglītības saturu nespējas apgūt tā, kā viņiem tas ir nepieciešams, jo, ja es nelasu, es nesaprotu. Ja es nelasu, es nevaru apgūt ne dabas zinātnes, es nevaru apgūt ne sociālās zinātnes, kur nu vēl saprast to, kas ir matemātikas teksta uzdevumā. Tātad, kā jau kolēģi šodien ir vairāk kārt minējuši, lasīt prasme, tā ir pati svarīgākā. Tas ir jāiemācās un ir jāsniedz atbalsts tur, kur tas ir nepieciešams. Un tāpēc mums būs šāds atbalsts. Otrs mūsu lielais izaicinājums, kāpēc mēs esam valstisks, strateģiski svarīgais projekts, ir tas, kā mums rīkoties gudri, pārdomāti ar šiem jauniešiem, kuri nespēja nokārtot mūsu centralizētos eksāmenus. Jā, mēs meklēsim risinājumus ar individuālo atbalstu, un jā, mēs risināsim arī kopā sistēmiskas lietas, ko tad šim bērnam darīt. Jo mēs ļoti labi kā profesionāļi zinām, ka ne visi bērni spēj aiziet akadēmiskajā vidē, ka reizēm bērnam ir nepieciešams iedot iemaņas, nepieciešams ļaut viņam izmēģināt savus spēkus praktiskajā darbībā. Jo tad mēs varam ieraudzīt ļoti labus praktiskā darba darītājus, profesionāļus, amatniekus. Tā kā arī šāds ceļš mums bērniem ir jāparāda. Tātad mūsu iespēja ir laika posmā no šī brīža līdz 2029. gada 31. augustam apgūt 15,9 miljonus projektu aktivitāšu īstenošanai. Mēs ļoti ceram, ka mums būs arī elastības finansējums, un šis finansējums pieaugs līdz praktiski 25 miljoniem. Tātad mūsu iespēja ir sadarboties ar jums, kolēģi, pašvaldībās, izglītības iestādēs. Mūsu iespēja ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi ikatram bērnam, ļaut viņam augt, ļaut viņam pilnveidoties un ļaut viņam sasniegt savus mērķus, nevis sabiedrības vai vecāku uzspiestos mērķus, ļaut viņam saprast, kas ir tas, kas man kā bērnam padodas vislabāk. Nu, lūk, jau par veicamajām darbībām. Viena no šīm aktivitātēm – lasīt prasme, pedagoga atbalsts 1. un 3. klašu izglītojamiem. Mēs esam plānojuši, ka tiem bērniņiem, kuriem jau šobrīd ir diagnosticētas problēmas, kuriem varbūt ir jau šobrīd speciālās izglītības programmas kodi, tiem bērniem atbalsts tiek nodrošināts individuāli. Tiem, kuriem mēs redzam, ka ir vajadzīgs nepieciešams atbalsts ilgāks laiks, tiem bērniem būs pieejams grupu atbalsts, lai pēc iespējas vairāk bērniem, pēc iespējas īsākā periodā un pēc iespējas jaunākā vecumā mēs spētu iedot šī lasīt prasme. Nākošā mūsu darbība tātad ir pedagogu konsultācijas mācību priekšmetos tiem bērniem, kuri nav ar pirmo reizi nokārtojuši valsts pārbaudas darbus 9. klasē. Un, protams, lielākais atbalsts un lielākā mērķa grupa ir konsultatīvais atbalsts ik katram jaunietim.
un šie jaunieši būs vecumā no 1. līdz 12. klasei, vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam, kur katram būs iespēja saņemt šo konsultatīvo vajadzību, vai tas ir konsultatīvo palīdzību, vai tas ir psihologs, vai tas ir karjeras konsultants, atkarībā no tā, kāda tad ir katra konkrētā bērna vajadzība. Un, protams, mēs arī plānojam, ka, lai bērnam būtu vieglāk, lai šis ceļš viņam būtu daudz vairāk atbalstīts, mēs plānojam, ka mēs projektā arī tātad bērniem piešķiram šo mentoru. Šobrīd jau kā projekts mēs esam ceļā uz to, ka mums tūlīt būs izstrādāta mentoru programma, un sadarbībā ar pašvaldībām jau no jūnija mēneša plānojam atlasīt mentorus, kas varētu sniegt šo atbalstu. Tas, ko mēs redzam no projekta puses, ka mentoram būs jābūt pilngadīgai personai, viņai ir jābūt vismaz cilvēkam, kas ir iesācis akadēmisko izglītošanos, vai cilvēks, kas ir profesionāls savā jomā un tiešām spēj kādu iedvesmot. Un plānojam, ka šis atbalsts tātad būs pieejams no 26. gada 1. janvāra. Tas, kā mēs vēlamies un saredzam, kā iespēju, kā īstenot šo te prasmi, sadarboties, kā prasmi ieraudzīt, ka skola nav viena, būs šie izglītības iestāžu iniciatīvu projekti, kuras pašvaldībām būs jāveido kopā ar nevalstisko sektoru. Jo mēs saredzam, ka nevalstiskais sektors ir brīnišķīgs resurss, kurā ir apvienojušies vai nu vecāku biedrību veidoti, vai nu kādu jomu profesionāļi, vai vietējās kopienas iedzīvotāji dibinājuši biedrību, tad, kad viņi ir sapratuši, ka ir konkrēta lieta, par ko mēs varam iestāties, konkrēta lieta, ko mēs varam risināt. Tātad pašvaldība kopā ar nevalstisko sektoru izstrādā projektus, saprot, kas ir tās darbības, kas mums spējas iemācīt, saredzēt, iemācīt, rīkoties savādāk un iemācīt, iedot atbalstu gan izglītojamam, gan vecākam, kurus mēs reizēm sakam, šie ir grūtie vecāki, šos mēs nedabūjam līdz skolai. Ar šiem mēs nevaram strādāt ne sociālais dienests, ne bāriņtiesa. Tad izmantojam šo resursu, kas mums ir apkārt. Vēl viena svarīga līnija ir šie te izglītības iestāžu partnerības projekti. Mēs zinām, ka šobrīd mums notiek vēl joprojām pārēja uz mācībām latviešu valodā. Mēs zinām, ka ilgstoši mums ir blakus bijusi otra valoda, kurā notika mācības. Šī pārēja nenotiek vienkārši. Un, lai mēs šai pārējai iedotu vēl drusciņu jaudu, tad tiks īstenot šie te partnerības projekti, kur būs iespēja metodiski sadarboties, dalīties pieredzē un veidot pasākums latviešu valodā, tajā vidē, kur iepriekš izglītība tika iegūta mazākumtautību valodā. Tātad šie te izglītības iestāžu partnerības projekti. Un plānots, ka šie projekti tiks īstenot sadarboties 2 līdz 3 izglītības iestādēm. Protams, arī partnerībā mēs vēlamies, ka tiek iesaistīts arī pašvaldības teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes. Jo mēs zinām, ka arī profesionālajās izglītības iestādēs nav vienkārši apgūt izglītības saturu, ja iepriekš bērns ir mācījies un iegūs izglītību citā valodā. Tad arī šis būs kā papildus resurss, kā papildus iespēja. Nu, lūk, lielā lieta, ko iesāka Pumpurs, apzināja vajadzību. Kā tad pie mums pašvaldībās notiek šī sadarbība? Kas ir tie profesionāļi, kas sadarbojas? Jūs šobrīd, kolēģi, lielākā daļa savās pašvaldībās esat izstrādājuši priekšlaicības mācības pārtraukšanas plānus. Jums ir jau zināmas iestrādnes, bet, lai mēs iet soli vēl tālāk, mēs saprotam, ka mums pietrūkst vienota izpratne, mums pietrūkst tas, kas tad ir kura speciālista atbildības joma, mums pietrūkst vienota izpratne par jēdzieniem, par terminiem. Jo reizēm arī mēs šobrīd, veidojot projektu, saprotam, hei, labklājības un veselības ministrija runā ar bišķiņ citiem vārdiem.
izglītībā, mēs šo te pašu lietu saucam savādāk. Tad mūsu mērķis un izaicinājums un arī iespēja šobrīd ir veidot šo sadarbību gan terminos, gan atbildībā, gan tiešām ikdienas darba sadarbošanās prasmēs uz vietām, tā lai mēs saprotam, ko tad runā arī otrā jomā un kas ir tas, kas ir resurss mums atpakaļ. Jo nereti mēs zinām, kolēģi, ka problēma sākās skolā un problēma skolā arī paliek, jo šīs atbildības jomas nav nodefinētas. Un šai sadarbības stiprināšanai tātad mēs esam ieplānojuši virkni darbības, kurās mēs iesaistīsim gan pašvaldības, citu institūciju speciālistu, ne tikai izglītības iestāžu, bet arī izglītības iestāžu atbalsta personāls un pedagogus. Ja? Tā kā šeit jūs redzat to mūsu plānoto laika grafiku un plānojat, redzat tas, ko mēs esam plānojuši. Jautājums, kā iesaistīties projektā. Paldies, kolēģi! Mēs jau esam jums daudz sūtījuši informāciju. Mēs esam saņēmuši atgriezisko saiti ar aizpildītajām tabuliņām. Mēs esam saņēmuši apliecinājumus par gatavību uzsākt. Un es tā ļoti ceru, ka pēc 2 nedēļām, kā es teicu, mums iekrīt pirmais plāns no tām 16 pašvaldībām, kuras mums tika jau attiecinātas tajā brīdī, kad Centrālā finanšu līguma aģentūra parakstīja līgumu. Tajā brīdī ir Valsts izglītības satura centru, bet šobrīd projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tad mēs praktiski ceram pēc 2 nedēļām uzsākt jau praktisko darbību ar 16 pašvaldībām. Tām šobrīd informācija ir nosūtīta, un mēs arī plānojam, ka 10. aprīlī šīm 16 pašvaldībām būs informatīvs klātienes seminārs par to, kā darīt praktiskas lietas projektā attiecībā pret šiem te individuāliem atbalsta plāniem. Vēl viens labs darbs, ko projekta komanda ir izdarījusi, tātad mēs esam izstrādājuši vadlīnijas, kā īstenosim šīs te mūsu projekta darbības. Vadlīnijas šobrīd ir publicētas mūsu mājaslapā, un vadlīnijas ir arī tiks nosūtītas katrai pašvaldībai, bet viņas jau šobrīd ir pieejamas. Un šobrīd mēs visu dienu jau tā kā vērojam šos te mūsu skaisto logo. Un tad nedaudz par šo filozofiju, kāpēc ir mūsu šāds logo. Zaļā krāsa, cerība, miers, drošība, kas ir nepieciešams gan ikvienam bērnam, gan ikvienam pedagogam, gan ikvienam profesionālim. Violetā krāsa. Tā ir gudrība, empātija, līdzsvars. Forma mūsu logo tā kā tīkls, tā kā balons. Kāpēc tīkls? Lai mēs saprastu, ka mēs kā kopiena spējam tīkloties. Arī izskatās kā lokācijas zīme. Tātad ik viens pieturas punkts, kur mēs vēlamies nokļūt. Kāpēc gaisa balons? Tāpēc, ka mēs ticam, ka, lai balons paceltos gaisā, ir nepieciešama ļoti laba komandas sadarbība, kur katrs zina savu lomu, funkciju un atbildību. Un kāpēc gaisa balons? Tāpēc, ka gaisa balons spēj pacelt. Un mūsu projekts ir par to, kā sasniegt izaugsmi, kā celt augšā. Arī tas, ko jūs redzat šodien video, ka šis te mūsu burts O ik pa laikam paceļas gaisā. Un tad, kad ir nepieciešams, tad viņš aiziet atpakaļ vietā. Jo vienmēr būt arī savā vietā reizēm ir derīgi, jo man kā bērnam vai man kā pedagogam, man arī ir jāsaprot, kur varbūt ir tā robeža, kurai varbūt kādā brīdī pārkāpt nevajag. Vai atkal otrādi, tajā brīdī, kad es lidoju, es ieraugu plašumu, es saredzu vēl tās lietas, kas man iepriekš nebija pieejamas. Tātad meklējiet mūsu mājaslapu, kur šis te viss jums jau ir pieejams.
Un noslēgšu atkal ar vienu brīnišķīgu autori, kas man tiešām vienmēr palīdz tajā brīdī, kad man ir jāatrod kāds labs citāts kādam kolēģim. Un šobrīd tas būs vairāk kā vēlējums mums darīt visiem kopā. Atceramies, kolēģi, ka iedvesma, prieks un gandarījums būs tavi ieguvumi brīžos, kad kādam apzināti vai neapzināti būsi palīdzējis nonākt tuvāk sev. Taču dari dabiski, kā saule, kā lietus. Tie palīdz ziediem uzplaukt īstajā brīdī. Necenties pārveidot cilvēka dabu, laust to vai darīt viņa vietā. Vienkārši esi līdzās. Un jūs arī dzirdējāt, ko teica Emīlija, ka katram bērnam ir vajadzīgs tikai viens cilvēks, kurš spēj viņu sadzirdēt, kurš spēj viņu iedvesmot un būt līdzās. Lai mums katram bērnam Latvijā ir vismaz viens cilvēks, ar kuru es varu aprunāties, bez bailēm, ka man nosodīs, bez bailēm, ka man nodarīs pāri. Kolēģi, vienkārši esam līdzās. Un paldies par to, ko jūs darat. Paldies! Paldies par šo stāstījumu. Prezentāciju jūs noteikti varēsiet atrast mūsu mājaslapā, jo visi centīgi fotografē, tātad interesi ir. Paldies, Sigita!